Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kunga gars piepildē visu zemi. Viņam viss ir radīts, un nekas jau priekšā nav apslāps. Alleluja! Šodien mēs svinam īpašu dienu baznīca dzīvē. Visas svētākos tāda laika, varētu teikt, kulminācija. Svētā gara nosūtīšanas svētkus, jeb pusaules svētki, kā mēs parasti saucam, kad svētais gars bija siltīts kā dāvana kristīši, lai viņš varētu mūs vadīt, palīgt ar mums un arī stiprināt mūs ar savu spēku, kā baznīcu, kā kopienu, kā kristīši. Tāpēc tagad, piesaucot Svēto garu, dziedāsim visi kopā himnu Svētā gara godam, izsakot šo svēto mīsi. Lūdz svētais gars, Dievs radītājs. Mūžīgais būtājs, nāc mājai mūsu Dieva svētīs, lai tavi bērni velkoties. Pārais Vīnu cildināts, un Dieva tautai dāvināts. Tu dzīves ceļa gaismas gars, ceļš alus mīļas teivas gars. Ar septiņveidu Tava godība.
Visvarenais mūžīgais Dievs, kas šodien svētīja savu baznīcu, ikvienā tautā un ciltī, izlēlūdzam par visu plašu pasauli, svēto goda dāvanas, lai tos atsabalsotos arī šodien tavu ticīgu sirdīs, ko tava žēlistība bija panākusi Evangelijas sludināšanas pirmajos dienos. Mēs tevi lūdzam, mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava dāvana vārdā, kas ar tevi svēto gara vienībā dzīvo un valdā Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no apostola darbiem. Pienākot vasaras svētku dienai, Jēzus un locekļi ar vienīgi turējās vienkopus Jeruzalemē, un pēkšņi no debesīm atskaņoja šalkūņa, it kā tuvojoties brozmainam vējam, un piepildīja visu moju, kuru jie sādāja, un jiem pazarodēja it kā ugunīgas mēlis, kas sazadaļā un nozalaiga por katru no jiem, un visi tika svētā gara piepildīti, un soca runot svešos valodos, kā gars jiem deva runot. Bet Jeruzalemē tad bija divbēdi jūdi no visam tautam, kas ir zem debesīm. Atskanot šai šalkūņai, sazapulcēja daudz ļaužu, un bija porsteigti, jo katrs dziedēja jūs runājam savā valodā. Un tī samulsa un breinojās, sacīdami, vai tad visi šī runotoji nav galilejīši? Un kā tad mēs dzieržam katrs savu dzimto valodu? Mēs partīši un medīši un elamitīši un tī, kas apdzīvoja Mezopotāmiju, Jūdeju un Kapadokiju, Pontu un Āziju, Frīgiju un Pamfīliju, Ēģipti un tos Lībijas daļas, kas ir ap Kirēni. Mēs apmocēja no Romas, jūdi un prozelīti, kretīši un arābi. Mēs dzieržam jūs, mūsu valodos sludinojam Dieva brēnumdarbus. Tas ir Dieva vārds. Kus mums tirs, tu esi pēc kalājiem.
lasījums no Svāto apostola Pāvila pirmos vēstules korintīšiem. Broļi, neviens nevar pateikt, Jēzus ir kungs, kā tikai Svātajā gorā. Žēlistības ir dažādas, bet gors tas pats. Un dažādi ir kalpošanas veidi, bet tas pats kungs. Un dažādas arī ir darbošanās, bet tas pats Dievs, kas visus visu dara. Bet tik vienam tiek dota gora atklāsme, lai nestu labumu. Jo tāpat kā ķermenis ir viens ar daudziem locekļiem, pie kam visi daudzi mīsas locekļi tomēr ir viens un tas pats ķermenis, tāpat arī Kristus. Jo mēs vienā gorā visi, gan jūdi, gan pogoni, gan vergi, gan brēvī, esam ar kristību apvienoti vienā mīsā, un mēs visi esam ar vienu goru pīpildēti. Tas ir Dieva vārds. Pateicība Dievam. Nāc pie mums, Dievs, svētais gars, līdz lai tavas gaismas gars, atmiec mūsu dvieseles, savus ļaudis negaismai, žēlistība atjaunai, mūsu sirdīs vīmojo. Dieva gars visvētākais, prieka alots brīnīgais, dviesējiem mirs jākopās, darba lūdzam stiprinai, nogurumas piedzinai, badu laika mīrinai. Dievs ar savu spožumu piepirdīs sirds dziļumus, tiem, kas tic un tevi lūdz. Kungs bez tavas svētības nav nekaidas cerības, mums no grēka pasacēl. Tikai tu spēj cilvēkam, smaga grēka kritušam, skaidru darīt dvieseli, ļaunums mums lai neuzvar, cilvēki lai greibi var, pesteišanas ceļu iet. Domāj visiem ticīgi, labas gribas cilvēkiem, savas svētos dāvanas, dod mums dzīvi svētīgu, novi stundi mīlīgu, svētlaimīgu, mūžīgu. Alleluja, alleluja, alleluja. Nāc svētais gars piepildi savu ticību sirdīs un savas mīlestības gunības gaisnes. Alleluja, alleluja, alleluja. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lasījums no Jēzus Kristus evangēlija, ko uzrakstījis svētais Joņs. Jēzus augšām ceļšanās dīnā, kaut tā izsastoja vokorus, un tur, kur uzturēja mocekļi, bija aiz bailēm no jūdim aizslēgtas durvis. Atnāca Jēzus un nosastoja jūs vidā un jums sacīja: mīrs jums. Un tu pateicis, īstim parodēja rūkas un sonu. Tot mocekļi, rādzot kungu, klīva priecīgi. Bet jis atkontim sacīja: mīrs jums. Kai tavs mani siltēja, tai es jūsu siltu. Tu pateicis, jis dvēse uz jiem un sacīja: saņemiet svēto goru.
Kam jūs grākus atlaisti, tam tī būs atlaisti, kam aizturāsīt, tim tī būs aizturāti. Tī svātos rūksta vordi. Šodien svinot Svēto Gora atnākšanas svētkus, mēs lasījām šos divus tādus aprakstus. Pirmajā lasījuma no apostolu darbu grāmatas un evaņģēlijā fragmentā, un tī aprakstī no pirmā skodiena var likties dažādi. Bet īstenībā šos notikumus ir aprakstījuši tātad divi dažādi cilvēki. Un katrs aprakstīja arī pa savam. Kā jūs to redzēja, kā jūs uztvarēja, varbūt arī kaut ko svarīgu jām likos. Pat ja mēs tagad katram īdosim kādu lapiņu un pilspalvu, un es palūkšu jūs mani aprakstīt, kā jūs mani redzēt šeit, tad katram būs savs. Bet kopumā, kodos būs tas pats. Lasot šos aprakstus, mēs varam saprast, ka Svētais Gors bija dāvāts, ka tā ir dāvana no Dieva ticējiem, tiem, kas bija sasapulcējušies, tātad tie apostoli, Jēzus mocekļi, viņi saņēma Svēto Goru. Tātad Svētais Gors viņiem bija dots. Un šis efekts, ka Svētais Gors bija atnācis, ka viņš bija dots, tātad viņš arī izpaužās, bija savu veidu tādi īpašības redzamas. Un pirmo, ka īpašība mēs varam saprast to, ka visi saprota apostolus. Tulaik bija sasapulcējuši daudz cilvēku timā svētajā pilsētā Jeruzalemē, jo arī jūdi svinēja vasaras svētkus, ebreji. Bet viņi svinēja to notikumu, ka Dievs mūzum deva likumu, baušļus, un viņi atcēlēja šo dienu, un viņi arī saucā šai diena vasaras svētki. Un lūk, tur bija arī dažādu tādu, valodu cilvēku, katrs ar savu dialektu, un lūk, kāpēc viņi arī brēnījos, ka es teicu, kas tāds notika, ka mēs saprotam tos apostolus. Tātad, ja runājam par Dieva darbiem, par šo Dieva darbību, un mēs jūs saprotam. Lūk, šeit tāda īpašība bija, ka visi saprotam. Tos līdzinīgus, tos apostolus, kuri teica, slavēja Dievu, runāja, visi saprota jūs. Tas bija tāds Svēto Gora efekts, tāda īpašība, un faktiski arī šeit darbība norāda uz to, ka tomēr ir vienoti. Dieva Gors ir tas, kas vienoja visus. Nākošais, tas arī, kā bija piešķirts arī drūsmes, šis spēks, drūsmes tāda īpašība, ka apostoli bezbaidīgi runāja. Sākumā bija aizslēgtam durvīm, bija bailes, nedrošība, bet pēc tam viņi goja un runāja, sludināja, un nebija vairāk tādu baidu, kas arī bija Svētā Gora tāds efekts. Protams, arī bija šeit sapratne jau par to misiju, ko Jēzus uzticēja iet sludināt, un arī Svētā Gora šo spēku bija piešķirta vara apostoliem arī atlaista grēkus. Tas arī tāds efekts. Bet mēs zinām, ka Svētais Gors tiek dots ne tikai apostoliem tolaik, bet arī mums. Un mūsu katrai individuāla cilvēka, ticīga cilvēka vasaras svētki ir mūsu izstiprināšanas sakramenta svētki. Tad, kad mēs saņemam caur vīskupa rūku uzlīšanu un svaidīšanu ar hrizmu, ar šo meļu, Svēto Gora zīmogu, jeb Svēto Goru. Kristības sakramenta mēs tā kā teikam īvadēti, Svētais Gors mums arī tiek dots, bet vispilnīgākā veida viņš tiek dots izstiprināšanas sakramenta.
Tāpēc šodien arī svarīgi padomot, atcerēties, kā bija, kad mani izstiprināja. Kāds tas bija laiks, kur imā godā varbūt kāds vīskups mani izstiprināja. Ja es pīmiņu to, varbūt kādam varu pajautot, vai, jā, tad svarīgi, tu paturēt prot un pasateikties Dīvam par to dīnu un šo žēlestību, ko Svētais Gors mums ir devis, šo dovanas. Un kā vīna, kā es jau minēju, no Svētā Gora dovanam ir drūsme. Drūsme. Šis jau tikums ir īlīts mūsu sirdi mūsos, caur izstiprinošanas sakramentu. Mums ir drūsmes potenciāls. Un šeit drūsmē kam ir domāta? Lai apliecinātu savu ticību. Lai drūsmīgi pateikt, ka jā, esmu ticīgs, ka Dievs man ir svarīgs, ka arī varētu līdzinot citu cilvēku priekšā un arī aicinot varbūt citus pie Dieva. Ziniet, mūsdienos mums, kā kristiešiem, nav tādu vojošanu, neviens nalīg, ka esmu kādu īrūci, jā, mums priekšā par mūsu ticību. Bet vienalga mums ir vajadzīga šai drūsme un apsazinot, ka mums ir jālīdzina. Ka mums reizēm jāuzadrošinājās pateikt, piemēram, kaut kādi notikumi dzīvē, bieži vien godos, kā, piemēram, sabrauc cīmiņi, sabrauc bārņi, mūsbārņi. Un ir tāds kārdinājums, ka varbūt, neiešu uz divkolpojumu vai nemeklēšu kādu īspēju, jo īpaši, piemēram, svātku dīnos īt uz baznīcu. Bet es varu drusmīgi pateikt. Man tas ir svarīgi, es iešu uz baznīcu. Noc man līdz, uz 1 stundu, uz to svāto misi. Jā, reizēm ir vajadzīga drusme. Tai pateikt un tai izdarīt. Bet Dievs dos svētību. Atalgos par to. Un arī citi dzīvē, arī gadījumi, kaut īpaši noteikti esat pamanījuši, kā tagad kaut kāda tendence tāda pasaroda, kā rīkoja gan koncertus, gan arī tirgus, tādus, goda tirgu rīkoja pa svādību. Bieži vien arī rīta pusē, kaut arī baznīcos divkolpojumi noteikti. Arī tādus gadījumus mums ir vajadzīgi kristīšiem drūsmi pateikt, kā, tomēr divkolpojumi svāto misi Kristus uz altāra. Tas ir svarīgākas. Dievs svētības arī par to. Dievs arī dāvos svētību un vairāk saņemsi. Ka tagad atceros bērnībā katekismā lasīju tādu gadījumu, kaut viens meistars, kurš zobokus loboja taisīja, arī nasvinēja svādību. Viņam vajadzēja strādāt, viņš strādāja. Un tad prīsters jām it kā teica, ko tu dari svādību, taču vajag Dievam vajadzēja to dīnu. Gan arī atsapilst, gan arī pasaļoties uz mīsi, aiziet tai doļok, savai ģimenei veltēt šo laiku svādī. Bet tas kurpnīgs teica, ka, ja es nestrādošu, tad man nebūs līdzekļu, ko uzturēt savu ģimeni. Jā, tad es būšu kā zaudētojs, es 1 dienu pazaudēšu ar šo svādīnu. Un tad prīsters teica, labi, runāsim tā, tu nestrādosi, veltēsi šo dienu Dievam, atbildē. Bet, ja būs kaut kādi zaudējumi, reāli es tev atlīdzinošu, atdūšu naudas ziņā tos zaudējumus. I tad, jā, notika brēnums tiešām. Cilvēki teica, ka, man nav nekādu zaudējumu pat, bet vairāk. Man ir, kā es saku, Dievs tai dūt pasiltējumus, i spāku, i laiku. Es varētu visu izpildēt, bet svādīnu svinēt. Atstāt svādīnu Dieva gūdam. Jā, tad dzīvē tas pats arī noteikti. Tu vajag porbaudīt īstenību. Jā, tas tā ir, jo šeit darbojās gorīgi likumi. Bet arī vajadzīga drūsme. Uzadrošinoties tai darīt. Uzadrošinoties arī Dievam veltēt šo laiku un arī pateikt, ka tomēr Dievs ir vissvarīgākais. Svēto goru ir tā, ka mēs jau neredzam, bet ir tāds spāks, visvatākos trejadības 3. persona, kas vienmēr klotas uz mūsu dzīve ir un kas mūs vada,
mūsu lūgšanu, un arī izdara klātesošo arī Kristu sakramentu laikā. Un jūs var salīdzināt, ka mūsdienos tagad ir Wi-Fi, tas tāds gaisa, internets. Ja nav Wi-Fi, tad mēs nevarēsim visas lietas pie interneta. Telefons, piemēram, vai dators, jām nebūs šo viļņu gaisā, tad īsti nastrodos, mēs nevarēsim izmantot. Tas pats ar mobilo, piemēram, operatoru, ka bieži vien pierobežā tur nav pieejams tas mobilais operators, īstais, kas ir vajadzīgs. Un arī nevar tevi kā sasazvanīt, vai tu pats nevari pizvanīt. Tas pats ar Svēto Goru vajag visas lietas pie kā pie Wi-Fi, kā pie mobila operatora. Un tad viss darbosies, un Dievs varēs arī vadīt, un mūsus, kā saka, viss pa dzīvi, caur dažādiem notikumiem, un arī atklās mums, cik tiešām ir skaisti tie Dieva likumi, kurus Dievs ir iedibinājis, ielīdzis cilvēka dzīvē. Tāpēc, lai Svētais Gors mums viss atjaunoja zemes vaigu, atjaunoja šo drūsmi, kas ir mūsu īlīta jau drūsmi līdzinot, būt stipri ticībā, un arī lai porveidoja, lai būtu arī turmāk šimā ticības ceļā mūsu visus. Āmen. Tagad apliecinosim Dievam savu ticību. Es ticu uz vienotību. Visu varēju Tavu, Tavas un zemes, visu redzamo, paredzamo rītu radītoju. Es ticu uz vienu mūsu Jēzu Kristu, piepīdzimušo Dieva dāvanu, pirms visiem mūžiem, no Tava dzemdējuma. Dieva no Dieva, gaisma no gaismas, patiesība no patiesības. Dzirdinot un radītu, būtībā līdzīgu Tavu, un caur kuru viss ir radīts. Un kurš mūsu dien un mūsu pestīšanas labāk, ir dots no dabasiem. Iemiesojies ar Svēto Garu, no jaunavas Marijas un brīvības cilpas. Kristā Pīkals par mums pacietībā laikā, cīnīs un apkalpots. Trešajā dienā augšām cienīs, kai pravītots rakstus. Uzklāpīs debesīs, svētī Tava labos rokās. Un atkal godībā atnāks dzīvus un mirušos, un jo maldīšanai dabais galva. Es ticu uz Svēto Garu, Kungu un atdzīvinātāju, kas no Tava un Tava līdzīgi, kas ar Tavu un Tavu tik līdzīgi ir pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur pravīšiem. Es ticu uz vienu svēto, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristību, grēku piedošanai. Gaidu mirušos augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Paļāvības pilni lūgsim Kungu, kas savā mīlestībā izliejis Svēto Garu par apostoliem un par visu baznīcu. Kristu, Tu siltīji savu garu un dzima baznīca. Svētī šodien savu Svēto baznīcu, svētī pāvestu Francisku, visus garīdzniekus
un uzturīji mūs Svēto Gora spēku. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Ar jaunu iedvesmu un porlīdzību stiprināja visus semināristus, kas ir ceļā uz prīsterības svētību. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. 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 Kristu, tu sacīji, ka tavs patīsības gors līdzinos par tevi. Sev te por mums savu goru, lai iesim visus dara par dedzīgiem Dieva līdzinīkiem. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. 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 Svētajai misē šodien jo īpaši lūgsim par Jadvīgas dvieseli, lai Kungs Dievs jai dāvāja svētlaimi dabasu valstībā. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Mīlestības un mīra Dievs silti mums sava dāla Jēzus Kristus goru un atjaunoja savu baznīcu, lai te nasamītējās vadīt visus cilvēkus uz vienotību ar Dievu, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Nelieli paziņojumi šodien pēc svētās mīses. Pagodināsim visvētāko jaunavu Mariju, noskaitīsim litāniju, jos gūdam un tad saņemsim svētību ar visvētāko sakramentu. Šodien, kā mēs zinām, noslēdzam Lieldienu laiku. Šodien te jau pēdējo Lieldienu laika svēto mīsu, un tad sāksim parasto svētos mīsas, kaut arī nokūšo svētdieni ir visvētākos trejadības svētki, kad mēs pārdomāsim, ka Dievs ir viens, bet ir šos trejas personas, kas sastarpēji tik vienotas, ka veidoja šo vienu veselu.
Un tad nokušu svētīm, kā parasti svēto mise, tāpat 12:00. Tagad turpinām svēto misi. Lūdzaties, broļi un mūs, lai Dievs visvarīgais Tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Lai Dievs pieņem šo upuri un dāvātu rokā, par godu un slavu savam godam, par labu mums un visējiem svētajai baznīcai. Visu labais Dievs tevi lūdzam, saskaņā ar Kristus apsolījumu, dāvāj mums svēto godu, kas arvien dzīvo, ka mūs īvestu šo upura noslēpumā un atklātu mums patīso gudrību caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Dievs mums, lai ar jums. Kungs ir ar tevi. Uzaušu sirdīs. Mūsu sirdīs ir pie Kunga. Pasateiksim Kungam mūsu Dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patīšanas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, kā tev tavas un tavs visvarenais, mūžīgais Dievs mēs pasateicam, vienmēr un visur. Jo noslēdzot pasaules pestīšanas darbu, tu saviem ļaudīm, kam Kristus dēļ
Devi Dieva bārnu ticībās, šodien esi dāvājis arī svāto goru, kurš tavas baznīcas sākumā visam tautam ļovi apjaustīt, kai vienīgu eistu Dievu, un daudzu tautu cilvēkus apvienoja vienā ticīgu saime. Tad ļaudinu prīkā līksmoj un gavilē visas tautas zemes virsā, un arī dabasu spēki un eņģeļu varas dzīt tavas gudrības himnu, teikdami tagad un vienmēr. Svēts, svēts, svēts ir kungs, debes mūku Dievs. Svēts, svēts, svēts ir kungs, debes mūku Dievs. Debes un zeme ir tavas gudrības pilna, Hosanna, 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 augstumos, augstumos, Hosanna, 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 augstumos, augstumos, svētīgs, svētīgs, kas nāk Kunga vārdā, Hosanna, 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 augstumos, augstumos. Kungs, te esi patīši svēts visas valduma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari spēka šo dāvanas ar sava galva spēku, lai tos mums tūp par mūsu Kunga Jēzu Kristus mīsu un asni. Kad jūs labprātīgi atsadēva cīšanām Jēzujama maizi, pasateica lauksa un devē saviem mocekļiem sacīdams: Ņemiet un ēdiet no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām Jēzujam arī bikeri, pasateica vēlreiz un devē saviem mocekļiem sacīdams: Ņemiet un dzeriet no to visi, jo tas ir mana jaunās un mūžīgos derības āšņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grēku pīdūšanai. Darīt to manai piemiņai. Ticībās novus labos. Mēs viestēsim par tavu abi kungs un līdzinosim par tavu augšām celšanos. Mēs tavai atnākšanai. Tāpēc pieminādami tava vienpiedzimušo dālam novi un augšām celšanos. Mēs upurējam Tev, Kungs, un dzīvības maizi, pestīšanas bikeri, un pasateicam, ka mums esi ļoti stāvēt Tavā prīškā un Tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais Gors vīnoja mūs visus, kas pieņemsim Kristus mīsu un asni. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī, un līdz tai pieaugt mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu vīskupu Joņu un ar visiem govēcniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsus, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir miruši Tavā žēlsirdībā, un ļauj viņiem redzēt Tavu vaigu. Ar
Sažāloji par mums visiem mēs tevi lūdzam, lai kopā ar svātu Dīva muiti Jaunava Mariju, svātu Jēzupu jūs liekabai, svātajiem apostoli un visiem svātīm, kas tev bijuši pateikami no mūžiem. Arī mēs kļūtu mūžēgo dzīvi cīnīgi, parāda tevi teikt un slavēt caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā tev divam visvarīgajam dabam, svāto gora vienībā, ir viss gods un slava visos medušo mūžos. Paklausot pestētoja vārdiem un jo divišķo likumu pildot, mēs varam paļāvību savu komu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts laiku, tavs vārds, lai atnāktu valstība, tava vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā arī pie zemes, mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaidžam saviem parodniekiem, un neived mūsu skardinošanā, bet atpestī mūsus no ļaunā. Atpestī mūs, kungs, no visa ļaunā, dod lūdzam mīlu mūsu dīnos, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimēs un grākā, drošā cerībā gaidot, atnāka mūsu pestītoju, kungu Jēzu Kristu. Jo tev pīdar valstība, tev lūdz un varam mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apostoliem, es jums atstāju mīlu, es jums dodu savu mīlu. Raugīs nevis uz mūsu graukiem, bet uz savas baznīcas ticību, un stiprināju visā kristīgu saimē savu mīlu un vienību. Mēs tevi lūdzam, ka dzīvo un valdī mūžu mūžos. Lai Dieva mīlas ir ar jums vienmēr. Dieva mīrs, lai ir ar tevi. Sniedziet viens otram mīrā un izliekuma seju. Lūk, Dieva jaunas, kas nocēla pasaules graukus,
Svietīgi ir tie, kurus Dievs aicināja pie sava galda. Cīnījums, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un atviesi gribas pasauli.
Visi tika svēto goru pīpildēti un sludināja Dieva brēnum darbus. Alleluja! Lūksimies! Dievs, kas savu baznīcu esi apmeldējis ar dabasu bogodību, sorgoja lūdzam šo žēlestības, lai svēto gora īlīdos dāvanas, mūsos vienmēr būtu darbīgas, un svēto komuniju mūsu godīgo maizi, tivinotu visus mūžīgai svētlaimei, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Litānija visvētākos jaunavas Marijas būda. Kyrie eleison. Kristu klausi mūs. Dievs Tavs no dabasi. Dievs Tavs pasauļa pestītājs. Dievs svētais Govs. Svēto trejadība viens Dievs. Svēto Mariju, Svēto Dieva dzemdētoju, Svēto jaunavu jaunavu, Jēzus Kristus mote, baznīcas mote, žēlsirdības mote, Dieva žēlistības mote, cerības mote, visu teiroko mote, visu škeistoko mote, nanudzīdzīgo mote, visot jaunaveigo mote, mīlēgo mote, breinēgo mote, loba pāduma mote, radētoja mote, pestētoja mote, visu gudroko jaunava, gūda cīnēgo jaunava, slavējamo jaunava, varēgo jaunava, žēlēgo jaunava, uzticēgo jaunava, taisnības pūguļs, gudrības krāslis, mūsu prīces iemeslis, gorīgais trauks, cīnējamais trauks, sevišķi Dieva kalpošanas trauks, gorīgo rūse, Dāvida tūrnis, ziloņkaula tūrnis, Salta noms, derības kreine, dabasu dūravas, reita zvaigzne, sliminiku veselība, grieciniku globēja, biedļu mīrinojums, biedēgūs iepriecinātoja, kristicēgūs palīgs, Engeļu kieneņīne, patriārhu kieneņīne, pravīšu kieneņīne, apostolu kieneņīne, mūcekļu kieneņīne, izziņēju kieneņīne, jaunavu kieneņīne, visu svātūs kieneņīne, bezpirmdzimto grāka ījemto kieneņīne, dabasos uzimto kieneņīne, svāto rūžu krūņu kieneņīne, ģimeņu kieneņīne, mīrā kieneņīne,
Moras zemes kieniņīme. Dīva Jānis, kas nūceļ pasauli graukus. Dīva Jānis, kas nūceļ pasauli graukus. Dīva Jānis, kas nūceļ pasauli graukus. Santavā patvārumā. Tava patvārumā steidzamies, Svētā Dieva dzemdētāja. Mūsu lūgšanas, lūdzam nas modi mūsu vajadzības, bet no ikvienas nelaimes, visur mūs izglāb slavenīgo un svētīgo jaunumā. Mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildātāja, samierināj mūs ar savu dāvanu, ieteic mūs savam nalam, stodi mūs savam nalam priekšā. Lūdzīs par mums Svētā Dieva dzemdētāju. Lai mēs Kristus apstuliem un taptu cienīgi. Lūksimies. Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, dori, lai mūsu tavu kalpu, dvieseli un mīsā vienmēr būtu vesela, un ar slavīja mūs vissvētākos jaunavas Marijas aizbildību. Mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un priecātos mūžīgā dzīvē caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Visu svātu sakramentu. Gudīgi pielūdzam, maizes zemes klodas ušu, Kungu Dievu slavējam, ticība un paļāvība Viņa vārdam svētajam. Divam tavam, divam davam. Lai ir slava mūžīgā, debesīs un visā zemē, no ikvienas radījās, Goram svētajam lai visu pielūgšana teicīgā. Amen. Dievs, Tu esi mums dāvājis dabas un maizi, halleluja. Dievs mums dod žēlastību, halleluja. Lūksimies. Kungs Jēzu, Tu esi mums atstājis vissvētāko sakramentu, par pieņu savam cīšanām, dori, lai mēs Tavas mīsas un ašņu, svātu mūsu labu un Tai godinājam, ka varētu pastāvīgi sajiet Tavas pistēšanas augļus, ko lūdzam no Tevis, kad dzīvo mūžīgi, mūžīgi mūžā. Amen.
Siksnieks jums visiem paldies par šo divkolpojumu, apsveicu svētkos. Tiešām lieli svētki mūsu ticība dzīvē, bet arī šodien īpaši visa draudze grib apsveikt kādu cilvēku, kuram bija īpaša dīna šo nedēļu. Tas ir mūsu Jēgeņins un Lolītu draudze grib apsveikt, un tāpēc es palūkšu Lolītā, kop lejā. Lūdzu, jā. Un tad mēs arī viņu apsveiksim un pateiksim labus un skaistus vārdus un, protams, arī novēlēsim Dieva svētību.